Tajā spēlē pusspēle nospēlēta, bet vēl pirms tam bija Mārta ievadā spēle pret Hifk. Tagad jāstājas vārtos te un jāpārstāv sarkanbalts sarkanās krāstas. Spēle pa kreisi. Skatās, kā vairāku pozīcijas jau ir atraduši Slovāki. Te diagonāls Klāriks mēt. Tur paliek arī piepatī vārdiem pazaudēt uz brīdi Ančāns. Ātri izdodas to atrast viņam un arī Hodas viņam blakus arī to atrad. Un te teicam, vienatnē. Droši nospēlē vārtos Grigāls, bet pirms tam ir fiksēts pārkāpums un arī soda metiens. Ďalej. 42 sekundí nariadené presne. Pārstāv Pospišils. Un tagad pret Grigālu. Eleganti nospēlē uzbrucējs un gūst vārtus. 14 vārti Brno sastāvā viņam šajā sezonā regulārajā čempionātā Čehijā un 2 vārti arī bija izslēgšanas spēlēs. Te meistarīgi nospēlē Slovāku hokejists. Smirnovs ar Balceru. Uzbrucēja pozīcijas Balcers liek spēkājās un var aizskrien vienatnē. Balcers, vārtu gums skaitliskajā mazākumā. Rudolfs Balcers otro dienu pēc kārtas ir vārtu autors. Un tev pirms tam varētu redzēt atkārtojumā to epizodu ar Denisu Smirnovu cīņu pie laukuma apmals, kā viņš izcīna ripu un dabū to uz priekšu un tālāk jau Balcers. Te atvēsījām. Kristians Pospišils nemēs, spēlē tuvāk pie vārtiem. Caur Mārtiņu Pospišilu. Te lēkājuši arī piepratī vārtiem. Grigāls krīt, bet otra metiena mazam nav. Smirnovs teicam vārdu priekšā atrod Andersonu. Ripa nav piespies. Lūk, tā ir iemetiena apļa spēle gan ir apturēta. Mēs jau laiku pa laikam dzirdam muzikālais noformējums arī pielāgots. Tas gan interesanti līdz ar to, bet te meties no tālākas distances un tas ir precīzs Petrovskis. Petrovīcis, kurš izdarīja metienu. Ar to arī varam lūk, skatāmies, te jau ir kontakts, te jau ir ar elkonu pa galvu un tikmēr Ripa jau te kontakts bija ar virzību uz labo pusi, kamēr arī pildo vārtos kreisajā pusē un redzam, kur liecās arī Grigāls, vēl kontakts pirms tam ir bijis. Un arī pēc tam, bet tas vairs nav tik būtisks. Skatīsimies, kāds būs tiešanas lēmums, bet vārtu nav. Kontakts vārts ar laukumā. Kā jau minēja, neviens nepalīdzēja. Minūte 10 vēl. Arī pusbrukuma zonā. Labi metie pozīcija. Grigāls droši spēlē vārtos. Lukā. 15 sekundes caur aizsargiem. Raidīt trips vārtiem vārti. Gaidošs. Spēlē šajā sezonā Čehijā. Un te ar spēcīgi plauks metiens ar vārtu priekšā. Skatāmies, Fasko Rudas arī kaut kur trajektorijas maiņa bija ceļā uz vārtiem. Lūk, te varēsim saprast labāk. Aizskāra knāpi, aizskāra vēl Ripu Grigāls, bet nepietiekami, lai Ripu savāks. Paudžu maiņa arī Slovāku hokejā. Te iespēja metiens un savalda Ripu gājiens. Lieliski šeit sadarbība uz otru pusi un Ripa ir vārtos savaldīja Ripu. Fasko Rudas. Skatāmies vēlreiz te. Fasko Rudas. Pašam nesanāca meties, bet kaut kā paguva apstrādāt Ripu. Tur gan tūmā bija Binduls. Netika pie Rips ar pirmo, tālāk jau aizslīd garām. Gan Ripa, gan arī Fasko Rudas šodien uzreiz otrā pusē. Čehijas čempionātā. Čehijas čempionāts, kas ir
bagāts ar Latvijas pāriem. Tenotos diskants vēl viena iespēja. Pārņēma ar šīm stīvu Slovāki. Daudz jāatgūstās no epizodēm tieši savā laukuma pusē. Un arī tagad mēties pa vārtiem. Arī pie Grīgala. Tenotos diskants iespējas otrs un arī vārtu priekšā. Izveicīgāks starp visiem ir Slovāku uzbrucējs un pārliecinoši arī situāciju sakārto līdz galam. Starp trim Jānu vārtu priekšā arī Kolārs un Līška. Starp diviem uz vārtu priekšu ar Feģenko nulli pacelt augšā. Tiek viņš neutralizēts un attiecīgi arī vārtu priekšā. Viens metiens, atlec strip turpat no Grīgala. Grīgals mēģina likt kāju, cik tuvu klāt var, bet Līška dabū topu. Nu, tagad ir iespējas skaidrs, ka mazākuma aizskriet. Atkal vienā šoreiz skaidrs Prokorenko! Otrs metiens Londrība ir vārtos! Vēl vieni vārti skaidriskajā mazākumā. Tieši iepriekš minētās nav biežs notikums. Ņēma savus vārdus pie sevis. Arī šīs uzbrukuma duo Prokorenkovs un Buncis noformē gūtos vārdus. Lūk, te spēcīgs plauksmenieks atsigājās un ripa nonāk pie Filipa Bunča un viņš situāciju realizē izcili. Teicam, iespēja šeit no tūs distants. Ļoti bīstam epizodē aizmet garām vārtiem. Un vēl viena iespēja no nekurienes. Un rip tukšos. Būs izdevies Slovākijas komandai. Mēģināja iemest ripu pats aiz vārtiem. Sanāk, ka bloķējot šeit. Ļoti veiksmīgi ripu nokrit. Feģenko ripu aizskar, bet negaidīja šādu tempu arī no divi gūtie vārti šajā spēlē un abi ir gūti skatiskajā mazākumā. Bet te spēle ir galā. Spēle ir galā un panākums Slovākijai ar rezultātu 5-2.